Esiet sveicināti, skatītāji, klausītāji, kolēģi šeit studijā. Tradicionāli 1. jūlijā esam aizvadījuši mūsu vērtīgo lauku dienu, visi kopā, satiec savu agronomu. Tagad uz brīdi zābakus esam novilkuši, atstājuši mājās, atnākuši nolēmuši tikties mazliet netradicionālākā formātā šeit studijā. Uz sarunu, lai apkopotu galvenos secinājumus, jautājumus un pārdomus par redzēto mūsu lauku dienā, kā arī ieskicētu, tad kādi tad lēmumi šobrīd lauksaimniekam ir jāpieņem nākamajā sezonā, sākoties sējai. Tādēļ šodien šeit studijā tiekamies ar visiem 3 uzņēmumu pārstāvjiem – Uģis Ozoliņš, Basps, Daigs Sergejeva Jara un Ilona Vinkalna Agrikona. Ko sāksim? Tāds pirmais ievada jautājums varbūt jums visiem 3 ar vienu teikumu. Kāda ir bijusi šī galvenā sajūta pēc lauku dienas? Ilona, kā tu jūties nedēļu pēc pasākuma? Jūtos ļoti labi, jo, manuprāt, šī lauku dienā tika apkopots ļoti daudz informācija, tika parādīta un apkopota gan par izmēģinājumiem, gan par aktīvo darbību. Un katrs zemnieks, kas bija, varēja paņemt gan sev kaut ko jaunu, gan varbūt arī atgādināt to, ko viņš sen zināja, bet kāds knifiņš, ko viņš pēkšņi atcerējās, ka jā, šitas man tika saimniecībā noderēs. Informācija bija ļoti plaša un ļoti dažāda. Man tā sajūta bija tāda, ka man priecē tas, kad bija ļoti apmeklētas šīs lauku dienas, jo patiešām tās tēmas bija visaptverošas, sākot no augsnes līdz auga aizsardzībai un augu mēslošanai. Mēs aptvērām pilnīgi visu un pat kombainu tīrību. Un, līdz ar to zemnieks varēja iegūt pilnīgi visu. Un tas, kas man patika vēl vairāk, bija tas, ka zemnieki bija ieinteresēti. Viņi uzdeva jautājumus. Neskatoties uz laikapstākļiem, patiešām klausījās, neatkarīgi vai spīdēja saule, vai pūta vējš, vai līja lietus, un izbaudījām pilnīgi visu, bet ieinteresētība bija un līdz pat pēdējai grupai un pēdējiem apmeklētājiem. Jā. Uģi, saulē, lietus, vējš pārdzīvots, vai ir kas piebilstams vēl? Jā, pēc lauku dienas galvenā tās sajūta bija, kāpēc labi padarīta darba. Mēs Basfā tāpat arī sadarbības partneri, mēs katru gadu pirms lauku dienām domājam, ko vēl mēs varētu sniegt lauksaimniekiem, kas vēl būtu ne tikai interesants, bet arī tiešām noderīgs praktiskajā lauksaimniecībā. Tātad bija gan šie produktu izmēģinājumi lauciņos, gan arī kā Daiga nedaudz pieskārās atsevišķas šīs stacijas, kur tātad cīņā ar viendīglapju nezālēm parādījām, cik ļoti lielu piesārņojumu spēja nodarīt graudu novākšanas kombains, kas tātad ir katrā graudu saimniecībā, gan cīņā ar viendīglapju nezālēm, tātad kādu pienesumu dot kombaina pareizi iztīrīšana, lai mēs ierobežotu nezāles sējumos, un arī šī laboratorija uz lauka, kur lauksaimnieki paši varēja pārbaudīt bas formulētu produktu priekšrocības salīdzinoši pret lētāku formulāciju. Jā, informācijas bija patiešām daudz, un jautājumu arī bija daudz. Daiga, kā tu pievērsies, varbūt ir kādi jautājumi, kas palikuši atmiņā tādi specifiskākie, uz ko sanāca atbildēt, un ko nedzirdēja pārējie? Tā kā es stāvēju vienā konkrētā stacijā savā, tad, kur bija Jaras biostimulantu izmēģinājumi, protams, ka tos jautājumus es labāk zinu un dzirdēju. Tur bija jautājumi tieši par to, vai biostimulanti vispār strādā, un tur mēs ļoti skaisti redzējām, ka jā, un pat reāli fiziski uz Basfu izmēģinājumu lauka kviešos varēja redzēt atšķirības tieši izteikti Optinoe variantā, kur bija gan vairāk sacerojuši tie augi, gan arī graudu skaits vārpā bija lielāks, un tad es varēju dzirdēt vēl tikai tās stacijas, kas bija blakus. Un, tur es arī redzēju ļoti lielu atsaucību, bet visskaidrāk es dzirdēju tieši jautājums no stacijas, kur bija graudu kombains. Un tur bija ļoti tehniski jautājumi, gan to, kuras daļas ir jāiztīra vislabāk, vai labāk izpūst, vai izslaucīt, vai ļoti tehniski. Un es domāju, ka zemniekiem tā stacija bija ļoti vērtīga un ieinteresēja ļoti. Skaidrs, tad no prakses, tālāk uz praksi un mazliet teoriju. Sāksim pa blokiem. Uģi, Basfs. Auga aizsardzības stratēģijas, ziemas kvieši, rapši, pākšaugi mums bija. Kas tad šosezon, kāda stratēģija strādā vislabāk? Ko tu vari pakomentēt no tā, ko saimnieki redzēja? Pirmkārt, man šķiet, lai mēs runātu par rezultātiem uz lauka, vajadzētu nedaudz atstīties atpakaļ arī, kāds bija pavasaris. Jo pavasaris laikapstākļu ziņā bija noteikti izaicinājumiem pilns. Gan zemās gaisa temperatūras, ilgstošās nakts salmas, zemais nokrišņu daudzums. Tad, ja mēs ejam pa kultūra augiem, teiksim, ziemas kviešos mums bija tātad gan 20 ziemas kviešu šķirņu salīdzinājums, gan arī dažādas fungicīdu tehnoloģijas. Ja šķietami pavasarī likās, ka
slimību izplatība ir zema, tad tas, ko mēs redzējām jau lauku dienā, ko lauksaimnieki varēja ieraudzīt kontroles variantā, kur fungicīdi netika lietoti, tā tad bija viss slimību spektrs. Dzeltenplanku mainība, septorioze, miltrasa, pat brūnā rūsa sāk parādīties un pēdējās dienās attīstās aizvien vairāk. Tātad tas ir viens, ko noteikti vajag pieminēt. Tad šī fungicīdu tehnoloģija, viņa ir jāizvēlās tomēr droša. Runājot tālāk par tauriņziežiem, tātad augsnes iedarbības herbicīdi. Atkal pavasaris man šķiet viss iespējamais, lai augsnes iedarbības herbicīdi nestrādātu, bet tas, ko mēs redzējām izmēģinājumu laukos, pat tādi, ja drīkst teikt, veterāni kā Stomps vai jaunais produkts Conaxis ļoti labi sevi parādīja šādos apstākļos, un tad jau mēs šo tehnoloģiju tālāk varam būvēt ar sekojošu apstrādi ar korumu, izvēloties attiecīgo devu pēc situācijas uz lauka. Un tas ļoti labi tika arī parādīts izmēģinājumos. Atgriežoties pie augstā vēsā pavasara, Daiga, kāds tev varbūt komentārs par mikroelementu lietošanu šajā pavasarī? Kāpēc viņš bija savādāks un ko mēs redzējām arī izmēģinājumā? Tas, ko mēs redzējām, tas, ka, kā Uģis minēja, bija ļoti izaicinoši laikapstākļi pavasarī. Un, tas, ko mēs varam panākt ar ārpussakņu mēslošanas līdzekļiem, mēs varam palīdzēt augam, uzņemt tās barības vielas, ko viņš nevar uzņemt caur augsni. Un tas, ko mēs pavasarī parasti iesakām, tīpaši, ja tie ir vēsie pavasari, tas ir ārpussakņu fosforu mēslojums, jo tas palīdzēs augiem un veicinās augiem sakņu attīstības augšanu. Un mums tagad portfelī ir vēl viens lielisks produkts, bet arī tā iedarbībai nepieciešams barības vielas, tas ir biostimulants Optinoe, kas ir tieši ar šādu mērķi, lai palielinātu sakņu sistēmas attīstību un tādējādi ir uzlabojot barības vielu uzņemšanos augiem. Un, ja attiecīgi augsts ir paēdis, viņš mazāk baidās no ārējiem vidas apstākļiem. Ilona smaida par pēdušu augu. Jā, par pēdušu augu. Tieši tā, piebilstot visam to, ko jūs jau apkopojāt. Tas ir tieši tas, ko Agrikalns gribēja parādīt šoreiz savā stacijā un stendā, kad augsnes auglība nosaka to, kā strādās visas pārējās lietas uz lauka, cik efektīvi viņi darbosies un ko mēs varam palīdzēt vai nevaram palīdzēt. Mūsu jautājums bija par to, kā vērst uzmanību uz cēloņu sakarībām, kas notiek uz lauka, vai tas, ko mēs darām, mēs novēršam visu laiku šīs sekas un cīnamies, vai mēs tomēr arī domājam par šiem cēloņiem, lai sākotnēji paēdis būtu augsts, sakārtot šī augsne, jo ražas stabilitāti nosaka augsnes auglība. Un, ja mums ir auglīga augsne sakārtot, tad arī visi pārējie preparāti strādā gan daudz efektīvāk, gan arī viņas varbūt reizēm mazāk ir nepieciešams lietot. Un tās devas labāk nostrādā. Līdz ar to, jā, tas bija arī tas mūsu stacijas šis te message. Jā, paldies, Uģi. Parunājam nedaudz ieskicē par galvenajām slimībām. Ejam tālāk pie šķirnēm. Mēs mūsu izmēģinājumu centrā redzējām ļoti daudz dažādas šķirnes. Kādi secinājumi? Jā, tad šo izmēģinājumu veicam jau vairākus gadus, un tad mums ir arī uzkrāta diezgan liela zināšanu bagāža, zināšanu bāze. Pa gadiem šī iegūtā raža, lietojot fungicīdu vai nelietojot, ir bijusi mainīga. Zemākais rezultāts, ko esam ieguvuši vidēji, tātad 400 kg no hektāra, lietojot BASF tehnoloģiju. Lielākais bijis pat tonna 600 no hektāra, ko esam ieguvuši lietojot BASF fungicīdu tehnoloģiju. Protams, šogad mums dati vēl ir jāiegūst, bet jau patreiz ir redzams tātad šī variantā, kur fungicīdi nav lietoti vai lietota BASF tehnoloģija, T1 apstrādē priekšsvars ar kurbatūru, T2 Revitreks. Starpība ir būtiska, tā ir acīm redzama, tātad šie augi, kur ir lietota droša, pārbaudīta tehnoloģija, slimību izplatība tur ir krietni mazāka, un līdz ar to varam noteikti jau tagad zināt, ka šī ražas starpība būs. Vidēji pa gadiem vēlējos tikai ieskicēt, ka gandrīz 1 tonna no hektāra liels ir ražas pieaugums lietojot BASF fungicīdus šajā izmēģinājumā. Lauku dienā BASF nāca klajā arī ar vienu jaunumu par inovācijām fungicīdu segmentā. Ko lauksaimnieks var gaidīt? Pastāst vairāk. Tātad šogad jau reģistrēti, tie jau ir reģistrēti produkti. Tātad viens no jaunumiem, kas mums ir Daksūrs, sastāvā ir 2 darbīgās vielas Revisols un metilkrezoksims. To mēs ļoti labi atceramies no Allegro Super darbīgo vielu. Otrs jaunums, burtiski pēdējā mēneša laikā tiešām piereģistrēts fungicīds Navura. Un kas tad ir unikāls ar šo fungicīdu?
Tas ir pirmais fungicīds, kas satur 2 darbīgās vielas, kas abas ir no triazolu grupas. Tātad mums ir gan revisols, gan proteokanazols. Šo ļoti labi lauksaimnieki varēja apskatīties izmēģinājumos, un nākamgad to varēs iegādāties arī komplektā. Tātad Navura ar prieksoru, kas aizstās jau ļoti labi zināmo un pārbaudīto prieksoru ar kurbatūru, tātad ar vēl labāku efektivitāti uz lauka. Uģi, par ziemas kviešiem esam izrunājuši. Tālāk pārējām pakāpeniski uz ziemas rapšu staciju. Ziemas rapšu herbicīdi. Kā tu komentētu šo teicienu, ko tu arī esi jau pats minējis, ka rudens stratēģija izšķir ražu? Būtībā tas, ko mēs izdarām rudenī, kādus lēmumus pieņemam, tad tas arī mums pavasarī nesīs rezultātu vasarā. Viennozīmīgi. Es domāju, arī jūs piekritīsiet. Rapsim ir potenciāls būt par peļņu nesošāko kultūra augu saimniecību. Tas izaicinājums ir nestabilās ražas. Tādēļ, manuprāt, mums vajag tiešām caurskatīt visu audzēšanas tehnoloģiju un katru šo darbu veikt tad, kad tas ir precīzi ir jāizdara. Šeit tiešām precizitāte izšķir detaļas, izšķir nozīmi un rezultātu. Ja runājam tieši par herbicīdiem, tad atkal atsaukšos uz mūsu Baltijas izmēģinājumu centru, ka herbicīdu izmēģinājumos iegūtās ražas, ko pierādīja, novēršot nezāļu konkurenci rapsim, mēs ieguvām pat 200 kg lielāku ražu no hektāra. Tātad tas jau ir viens plusiņš, ko mēs varam mainīt savā tehnoloģijā, novērst nezāļu konkurenci rapsim pirms tā vispār ir radusies. Otrs faktors, mainījusies ir arī situācija laukos. Nezāļu izplatība, spektrs nav vairs tikai divdīglapju nezāles. Pēdējos gados šis aktuālais jautājums, un pat jāsaka, sāpe daudziem lauksaimniekiem ir tieši viendīglapju nezāles. Un tad šeit BASF risinājumi ir ļoti labs punkts, ko izmantot, lai ierobežotu plašu nezāļu spektru. Tātad šeit herbicīdi gan Butizāna Avant, gan lauku dienās prezentētā tehnoloģija Arconaxis un Butizāna Star. Tas iedod tiešām šo startu, jau tīru lauku, lai rapsis varētu attīstīties un veidot ražu, jo, kā zinām, rapsis ražu veido rudenī, ražas potenciālu, veido rudenī šo 6-8 lapu stadijā. Un tad šeit arī vēl viena nianse ar to, ka nezāles esam ierobežojuši, pie tā mēs vēl neapstājamies, ir jāturpina. Tātad rapša regulācija. Arī šeit, ja mēs nezāles jau esam ierobežojuši, tātad mēs varam sagaidīt īsto brīdi, šīs 3-4 lapas, kad regulēt rapsi, sagatavot to ziemošanai un īstajā brīdī tad lietot augšanas regulātoru. Un trešais punkts, pie kā es tomēr vēlētos pieskarties, ja runājam vispār par rapša rudens stratēģiju, tehnoloģiju, tad tā ir arī verticilārā vīte, ar ko mēs, diemžēl, aizvien vairāk saskaramies. Un, lai arī es pats pirms gadiem teicu, pēc informācijas pieejamās, pret verticilāro vīti nav fungicīda risinājuma, tad mēs esam tādu atraduši. Tas ir fungicīds Reviona, ko esam testējuši arī Latvijā, izmēģinājumu laukos un arī ražošanas laukos. Un arī šogad turpinām šos izmēģinājumus. Šis fungicīds tiešām dod to pārliecību, ka ierobežojot šo slimību, mēs varam atgriezties pie augstām un stabilām ražām. Uģi, tāds optimistisks, man aizķērās tavu sākuma doma par augstām stabilām ražām rapsim un par rapsi kā peļņu nesošu kultūra augu. Kolēģis no Jāra un Agrikona, vai jums kas ir piebilstams šeit, lai tas tā arī notiktu par rapšu audzēšanas tehnoloģijām, stratēģijām? Tas ne tikai par rapsi, tas ir par jebkuru kultūra augu, ko mēs audzējam. Tas ir tas jautājums, vai stabilas ražas tā ir nejaušība, vai tomēr tā ir mērķtiecīga saimnieka darbība uz lauka. Es gribētu teikt, ka tā tomēr ir mērķtiecīga darbība. Jā, protams, laika apstākļi ietekmēs ļoti daudz, bet ir liela daļa darba, ko mēs uz lauka varam veikt, lai sagatavotos, lai šie apstākļi mūs mazāk ietekmētu, un arī, lai šie izdevumi mums pēc tam veidotos attiecīgi mazāki. Jo, kā jau es minēju, jebkurai darbībai uz lauku, ko mēs veicam, ir vai nu pozitīvas, vai nu šīs negatīvās sekas, un līdz ar to, teiksim, pārmērīga mēslojuma lietošana uz laukiem, veidot šo te augsnes paskābināšanos,
veidos to, kad mēslojums izskalojās no augsnes, veidosies pastiprināti slimības un arī tā kā ietekmēs negatīvi arī šo augsnes mikrobioloģiju. Savukārt, ja mēs kaļķojam augsnes vai dodam organisko mēslojumu, augsnes mikrobioloģija uzlabojās augsnes pH, uzlabojās augsnes struktūra un daudz efektīvāk nostrādā visi pārējie mēslošanas līdzekļi vai arī visas darbības, ko mēs uz lauka veicam. Un tādā veidā mēs palīdzam augam labāk sagatavoties konkrētai sezonai un mazāk ciest no šiem te laika apstākļiem. Tas, ko gribam aicināt, arī padomāt lauksaimniekus, domāt stratēģiski, ko mēs darām uz lauka, ko mēs darām konkrēti savā saimniecībā, konkrēti katrā laukā, izvērtēt katru lauku situāciju un pieņemt lēmumu, kas ir atbilstoši tieši viņa saimniekošanas šeit stratēģija uz lauka tieši man. Jo būtībā ļoti bieži mēs ņemam dažādas tehnoloģijas no visurienes citurienes un nekoncentrējamies uz tiem jautājumiem, kas ir būtiski mūsu konkrētai saimniecībai. Jo arī agrikona šī pamat nodarbošanās ir augu barošanas stratēģijas plānošana. Tas nav tikai augsnes analīžu paņemšana vai sensoru tirgošana, bet tieši tāpat mēs to sasaistam gan ar augsnes apstrādi, gan ar mēslojumu izvēli, gan arī pārējām tehnoloģijām. Tas viss ir jāskatās kompleks, un par to mēs arī tā kā kompleksu runājam. Jo tā situācija, kas veidojās šobrīd, ir Latvijā patiesībā ir ļoti daudz lauksaimniecības zemes, bet ja mēs paskatāmies to kontekstu kopā, cik daudz tad mēs iegūstam, kāda ir šī lauksaimniecības saražotās produkcijas vienas tonnas peļņa, ko mēs iegūstam, tā ir ļoti, ļoti zema. Un tas ir tas, uz ko mums vajadzētu orientēties, kā dabūt lielāku peļņu no katra hektāra, uz kuru mēs strādājam, kā efektīvāk izmantot gan mēslošanas līdzekļiem, kuriem cenas ceļās, gan arī auga aizsardzības līdzekļiem un visiem pārējiem resursiem. Tā, tas būtu tas mūsu mērķis kopējais. Nu jā, es no savas puses varētu iekomentēt par to stabilo ražu, ko mēs te runājam, ka tas nevienmēr nozīmē augstākā raža, bet tā ir stabila un pelnošākā raža, ko mums varam iegūt vislielāko peļņu. Un, man liekas, ka mēs šeit esam satikušies ļoti labā sastāvā, un mēs esam tieši tās kompānijas, kas nevis mēģina ietirgošanas pēc, bet mēs patiešām mēģinām rast risinājumu lauksaimniekiem. Un, man liekas, ka gan jūs abi varētu piekrist, ka jūs sazvanāt kāds no klientiem, kas ir tieši zemnieks, ka citreiz rada izbrīnu to, ka mēs viņiem pat pasakām nelietot tagad, ka tas nav to vērts. Un, es domāju, ka tas šobrīd ļoti lielā vērtē, ka mēs dodam atbilstošus ieteikumus situācijai, kas ir katram, kas mūs sazvana. Par ieteikumiem un kvalitīviem produktiem mums šogad bija arī viena ļoti interesanta stacija, jaunums, jeb proti laboratorija uz lauka, kurā varējām pārbaudīt ģenērisko un oriģinālo produktu dažādas formulācijas. Vai kā tu vērtētu šo mūsu staciju un kādi ir secinājumi? Manuprāt, viņa bija ļoti interesanta, jo arī paši lauksaimnieki tika aicināti notestēt šīs formulācijas. Tātad uz kviešu lapām varēja uzpilināt pilienu baz formulēta produkta un lietosim vārdu alternatīvas produktus, kur nav ieguldīta zinātne, kur nav ieguldīta pētniecība, tātad, teiksim, lētākais, kas ir saražots. Un tad lauksaimnieki paši varēja pārbaudīt, kā tas izskatās, vai piliens saistās uz lapas, paliek tur, kur tam ir jābūt, vai arī viņš vienkārši notek nost. Un tas būtiski arī ietekmē produkta veiktspēju. Ja produkts notek nost no lapas, tad arī tā darbīgā viela, kurai tur bija jānokļūst, viņa ir nokritusi zemē. Tātad tas, ko lauksaimnieki paši varēja pārliecināties par šo produktu kvalitāti, tas, ko mēs solām, ko mēs arī sakām, tad kā tas dabā arī strādā. Un tas strādā. Prieks dzirdēt. Otra praktiskā darbnīca cīņa ar viendīgu lapu nezālēm, ko Daiga ieskicēja par traktoru tīrīšanu. Jā, šeit kombaina tīrīšana un kombains tādā ziņā, tam ir tiešām jāpievērš uzmanība, ja mēs skatāmies no integrētas nezāļu ierobežošanas. Nebūs viens tāds produkts, herbicīds, risinājums, ko mēs varam nomiglot, un nezāles pazudīs pašas no sevis viendīgi lapi nezāles. Šeit tiešām mums ir jāskatās kompleksi visā saimniecībā, saimniecības augumaiņā, kā mēs varam ierobežot nezāles. Un tehnikas tīrība ir svarīgs punkts, kam pieskarties.
šeit praktiski kolēģis Kristaps uz lauka prezentēja tātad šīs problēma vietas, vai kur būtu jāpievērš uzmanība, iztīrot kombainu, lai mēs šīs nezāļu sēklas nepārvietotu no viena lauka uz otru. Dānijā kolēģi veica izmēģinājumu, un tas, kas pierādījās, 80 kg nezāļu sēklas tika iegūtas iztīrot kombainu. Ja mēs parēķinām, teiksim, daudzas viendīglapju nezāles ir arī lobarības augi, ko tīsējā mēs sētu 8 līdz 12 kg uz hektāru. Tātad šie 80 kg, ko mēs aizvedam uz mūsu potenciāli tīro lauku, kur viss ir kārtībā, mēs viņas izplatām pa visu lauku. Un tā problēma pavairojas. Tā kā es domāju, tas arī bija ļoti noderīgi lauksaimniekiem redzēt, un kā arī Daiga teica, tur bija daudz jautājumu. Tātad tas tiešām ir noderīgi un saprast, ko vēl, kas mums ir jādara šie punkti, kas ir jāsaliek, lai mēs tiešām varētu ierobežot veiksmīgi viendīglapju nezāles. Jā, es domāju, ļoti interesanti, un tā atslēga gan šai stacijai, gan visam VASF blokam ir tieši par to starpdisciplinaritāti, ka mēs pieskaramies dažādām tēmām, un tāpat arī no auga aizsardzības pārējiem uz augsni, pārējiem uz mēslošanu, un es domāju, Uģi, tu piekritīs, kad šīs tēmas viena no otras nav atdalāmas, ka mums jāskatās kompleksi, vai ne? Noteikti. Tālāk tad droši vien, kad Ilona ir par ko pakomentēt par augsni, par augsni kā pamatu un par jūsu stacijā izskanējošo frāzi stabila ražība nav nejaušība. Es jau pieskāros šeit tēmai par to, ka tas ir mērķtiecīgs darbs, kas ir jāveic, un kad ir šī augsnes analīze katram saimniekam pašam ir jāizdara savā saimniecībā, jāizdara katram laukam, jāsaprot, kas tad ir viņa lauka prioritātes, kas ir šie klupšanas akmeņi, kas viņam neļauj efektīvi tālāk strādāt. Ja tas ir šī augsnes kaļķošana, tad varbūt reizēm pie šīm minerālu mēslu cenām, kādas ir aktuāls, šobrīd varbūt tiešām ir jākoncentrējas uz augsnes kaļķošanu, jo tas ir tā ķēdīte tālāk atrisinās ļoti daudzus jautājumus, nostrādās daudz labāk dažādas lietas, ko mēs pēc tam tā kā dzēšam ugunsgrēku, lai nebūtu visu laiku šī ugunsgrēka dzēšanas situācija, kas nereti ir dārga, jo dzēst ugunsgrēku vienmēr ir dārgi, un reizēm arī ir tās pretenzijas, ka jā, tur tāds un tāds preparāts nenostrādā, bet viņš nenostrādā tāpēc, ka tev saimniecībā jau ir kaut kādas, teiksim, kaut vai šīs pH problēmas. Arī šis pats fosforu mēslojums, kas ir ļoti aktuāls tieši graudkopības saimniecībām, bieži vien šī fosfora efektivitāte ir atkarīga no augsnes pH. Ja tas ir prioritāri nav sakārtots, tad, protams, tās ir lielas izmaksas, un tālāk jau tā ķēdīte velkās arvien tālāk. Augi ir novājināti, vairāk slimo, sliktāk attīstās, un kulšanas jaudas tur sāk ietekmēt attiecīgi, jo ir kaut kur zaļāki augi, kaut kur dzeltenāki, un tā tas viss tā kā pakāpeniski veidojās. Kā jau teicu, Agrikons grib aicināt uz to tā kompleksi paraudzīties, kad paskatīties, kas tad ir šīs cēloņa sakarības uz lauka, attiecīgi pāanalizēt un ļoti novēršot cēloņus, mēs varam iegūt maksimāli gan efektivitāti, gan peļņu par to visu. Aicinu, paskatīties, kas notiek ar jūsu laukiem, pacelt ārā augsnes analīzes. Viņas ir augsnes analīzes, mēs veicam visi, tas ir obligāts pasākums Latvijā, jūs par to esat maksājuši naudu. Un šis laikam ir īstais brīdis, kad viņas uzlikt uz galda un paskatīties, kas notiek ar jūsu laukiem. Ilona, tava stacija bija mūsu ceļojumam tieši pa vidu, kad bija iespēja arī atsēsties, padomāt varbūt par to, kas ir redzēts un kas tālāk sagaida. Un rīt pusē paslēpties no saules, vakar pusē no lietus. Par ko jūs parunājāt ar lauksaimniekiem? Vai bija kādi jautājumi vai daudz jautājumu bija? Jautājumu īstenībā nebija pārāk daudz, jo lauksaimnieki ir tāda kautrīga tauta reizēm, un viņi baidās uzdot šos jautājumus. Man bija prieks par to, ka BASF bija ļoti sagatavojies, agronomi bija vairākus jautājumus sagatavojuši, kurus mēs iztirzājam arī katrai grupai. Bet tad, kad nāca kāds pirmais jautājums, tad, protams, lauksaimnieki atverās un saprotam, ka šī tēma ir aktuāla. Līdz ar to es biju ļoti priecīga par jautājumiem no saimniekiem, jo varēja redzēt, ka citiem arī tie jautājumi tā kā gribējās uzdot, bet varbūt netika uzdots. Un līdz ar to man patika, ka tiešām tā mana stacija bija tāda kā pusīte, kā atpūtas punkts, kur bija tie krēsli, mēs varējām pafilozofēt, parunāt par ļoti daudzām
lietām, un teiksim tā, ka katrai grupai varbūt tie jautājumi bija atšķirīgi, bet tā tēma, par ko mēs tur runājam un vienojāmies, principā bija tāda, vienota, tikai katrs no savas puses uzdot to jautājumu, jo, tā kā es teicu, katram vienam tas bija slāpekļa jautājums, varbūt tās citam tas bija fosforu jautājums, bet panalizējot šos visus jautājumus, mēs diezgan daudz pārunājam par saistošajām tēmām, kas ir. Runājot tālāk par tēmām, šajās lauku dienās mēs devām iespēju aktīvi iesaistīties arī pašiem dalībniekiem, proti lauksaimniekiem, atbildot uz viņiem svarīgiem jautājumiem. Un jūs savā stacijā Agrikons bija sagatavojis, manuprāt, ļoti interesantu tādu savu veidu atvērto jautājumu par galveniem izmaksu posteņiem. Kas tad ir tie, kas rada vislielākās izmaksas lauksaimniekam, par ko visvairāk viņam sāp galva arī tos vakaros. Un paiet cauri atbildēm, mēs redzam, ka būtībā tas jau ir gandrīz komplekss. Atkal tā ir mēslošana kā galvenā pozīcija, kas faktiski lielāko daļā kartiņās parādījās auga aizsardzības līdzekļi, tehnika, kredīti, alga, nomas, kur cena no gada aug un bez apstājas. Un tādēļ tas secinājums ir, ka droši vien ir, ka ļoti svarīgi ir plānot gudri un tālredzīgi, ieklausoties ekspertos. Tā kā paldies jums par šo stāciju. Varbūt tev ir kas piebilstams par to gudro plānošanu un efektīvu izmaksu optimizāciju nākotnē. Šis jautājums arī, pareizāk sakot, ne jautājums, tā kā aptauja, tā arī tika veidot ar tādu domu, lai saimniekam tajā brīdī tā kā ļautu mazliet padomāt pašam, kas tad ir šīs te pozīcijas, un prieks par to, ka bija atsaucība. Paldies visiem, kas aizpildīja šīs te anketiņas. Tas, ko mēs redzējām, ka tiešām šie galvenās lietas ir, uz ko koncentrējās saimnieks, kas viņiem ir lielākās izmaksas, ir auga aizsardzības līdzekļi un mēslošanas līdzekļi. Tad tā ir tā tēma, par ko mēs arī gribējām runāt savās lauku dienās. Tad tas ir aktuāli. Mēs redzam, kad mēs tā kā esam uz viena viļņa, ka mēs cenšamies palīdzēt, cik varam. Un man ļoti patikās arī šo lauku dienu šis moto, kad nāc un satiec savu agronomu. Tad mēģināsim runāt, ja varam palīdzēt, esam atvērti jautājumiem un esam atvērti palīdzēt saimniekiem tikt galā ar šiem cēloņiem, lai tās sekas nebūtu tik sāpīgas pēc tam. Paldies! Ārpussakņu mēslojums, kā izmaksu pozīcija? Jā, ja augsne nav sakārtota, ja tur ir kādi iemesli, kāpēc mēs to neesam izdarījuši līdz šim, vai tā situācija, diemžēl, ar katru gadu paliek sliktāk, tas ir tas, ko mēs arī redzam savās ikdienas darbā, tad nekas cits mums neatliek, kā ķerties pie līdzekļiem, kas to visu palīdz novērst. Un, protams, ka tad tie ir ārpussakņu mēslojumi. Ja es varētu piebilst par ārpussakņu mēslojumiem, tad tas, gadījumos, ja nav kaut kas izdarīts līdz tam brīdim, kad tam bija jābūt izdarītam, tad tas var būt kā glābiņš. Bet ir situācijas, kad tas ir nepieciešams tīri tāpēc, kad ir faktori, ko mēs arī pat nevaram ietekmēt, un tie ir ārējās vidas apstākļi. Tie var būt nokrišņi, tie var būt temperatūra, tas var būt tikpat labi arī sausums ilgākā laika periodā. Un šajos gadījumos ir svarīgi arī, lai augi pabaroti, un tad mēs izmantojam ārpussakņu mēslojumus. Tie var būt kā barības vielu nodrošināšanai, kas ir, piemēram, kviešiem mums ir pieprasītākais un populārākais, piemēram, Gramitrel Plus. Bet mūsu portfelī, Jāras portfelī ir parādījušies arī biostimulanti, kas gadījumos, ja augi ir nodrošināti ar barības vielām, var palīdzēt uzņemt barības vielas. Un tad tajā gadījumā mums ir, piemēram, kas pavasarī būtu lietojams, tas ir Optinoe, tas būtu ļoti agri pavasarī un rudenī kopā ar sēju lietojams. Tas būtu tas, kas jau veicina sākotnēji sakņu attīstību un tādējādi palīdz augam uzņemt barības vielas. Un, attiecīgi, ja augs ir paēdis, viņš būs arī spēcīgs, mazāk slimos un spēs uzņemt arī tās barības vielas, kas ir augstnē iekšā, bet tas ir jānodrošina. Un šādā veidā mēs arī varam sevi nodrošināt no visām pusēm. Tas, ko mēs runājam, tās varbūt ir papildu izmaksas, bet ja mēs redzam, ka laikapstākļi būs tādi, kādi būs, mums ir jādara arī papildus darbiņi, lai mēs to augu nodrošinātu un panāktu maksimālo ražu. Un tas nenozīmē, ka katru gadu mums tas būs jālieto, bet tas ir nepieciešams reizi pa reizei, pielietojot savas zināšanas, redzējumu par to, kas notiek uz lauka un laikapstākļiem. Tātad tas būtu tas, kas būtu jādara.
Izklausās ļoti labi teorijā, bet es zinu, ka tu biji arī dažas kvieša stiebrus paņēmusi ārā un paskatīsies sakņu sistēmu. Ko tu redzēji? Un ko saimnieks varēja redzēt? Jā, šeit bija tā, ka es uz lauka biju izrakusi tieši variantu, kur bija lietots Optinoja, un te Uģis ieskicēja ļoti skaisti, kāds bija pavasaris, ļoti izaicinoši. Un Optinoja ir tas produkts, kas veicina sakņu sistēmas attīstības, jo man liekas, trešoreiz šajā podkāstā šo pieminu. Un tur ļoti skaisti parādījās arī tieši basu izmēģinājumā, ka bija paņemta laba parauga, ka šis bija vienīgais no variantiem, kas parādīja vislielāko barības vielu uzņemšanās daudzumu. Bija visvairāk sacerojas salīdzinājumā ar pārējiem variantiem, un graudu skaits vārpā arī bija viens no vislielākajiem. Par ražību šobrīd vēl mēs nevaram pateikt, tāpēc, ka raža nav nokulta. Bet par sakņu sistēmu, diemžēl, rokot šobrīd es aprāvu, tā kā to mēs, ja pat es rādīju, tad, diemžēl, sakņu sistēma nebija tas, ko mēs varējām novērtēt, bet bija uz plakāta izlikts izmēģinājums no Anglijas, kur ļoti skaisti parādīja to, kā izstās augs bez Optinoja lietojuma un ar Optinoja lietojumu. Bet sakal pieminu, tad šis eksperiments vienmēr tiek taisīts tādā variantā, kad augi ir pabaroti, un šis biostimulants ir iedots tikai kā papildus līdzeklis, kas veicina attiecīgi barības vielu uzņemšanos. Tātad visam pamats tomēr ir mēslošana. Jā. Varbūt mazliet paskatāmies uz rudenī no mēslošanas līdzekļu perspektīvas. NPK laiks tuvojas. Kāda tev ieteikuma saimniekam? Man ieteikuma saimniekam noteikti ir skatīties uz to, kāds ir augsnes sastāvs pēc būtības, pēc augsnes analīzēm. Un tad attiecīgi arī skatīties uz ražību un to, kādas mēs esam ieguvuši ražas, un attiecīgi pie tā mēs arī varam secināt, kādas tad NPK devas mums būtu jālieto. Un arī tas katrā saimniecībā varētu būt atšķirīgs, līdz to es negribētu spekulēt ar vienu konkrētu devu. Un šādā veidā mēs varam tikai strādāt. Jā, tas ir skatoties attiecīgi uz sēju un augsnes analīzēm. Rīkojamies atbilstoši situācijai. Vai ne? Jā, viens no mūsu arī ārpusakņu mēslošanas līdzekļu, ko es esmu dzirdējis arī Daika tev stāstot, ir par to precīzo laiku, vietu un mērķi katram līdzeklim, vai ne? Un tas ir tāds, faktiski tāda rentabilitātes atslēga. Piekrīt? Jā, es piekrītu par to, ka precīzi laiks un vieta, un diemžēl, vai par laimi, bet tas nevienmēr ir vienā un tai pašā laikā, kā mēs to gribētu domāt. Izteikti tieši, ja mēs runājam par biostimulantiem, jo tur patiešām ir jāvēro laikapstākļi, vai ir ārējās vidas faktori, kas ietekmē to lietošanas nepieciešamību vai nē. Un par pārējo efektivitātes lietošanu īsto laiku un vietu, tad mēs arī ļoti par to pašu NPK, ja mēs te runājām, tad Jāras ieteikums ir tomēr sadalīt riskus un lietot NPK dalīti rudenī un pavasarī. Tādējādi, piemēram, ja ir rudenī, es ieteiktu lielāko daļu un pavasarī mazāku daļu NPK, jo mēs tādā veidā nodrošinām pavasarī augus, ja viņi ir veiksmīgi pārziemojuši un viss tās ar cerīgu, ka viņi veiksmīgi attīstīsies arī tālāk, tad mēs iedodam papildus NPK un viņiem būs svaigi klāt gan kālijs, gan fosfors augšējās sakņu daļā, kur arī ir tās mazās nevis sānzinumi, bet jaunās saknītes attīstījušās. Jā, tā kā tas ir tas mūsu mērķis, kāpēc mēs sakam, ka vajag dalīt NPK mēslošanu, nevis tikai visu rudenī. Un tādējādi mēs arī samazinām riskus. Paldies, Daiga, tev par šo ieskatu. Pirms pārējiem pie nākamās interesantās tēmas, varbūt vēl atgriežoties pie laukdienām, bija kāds jautājums vai kaut kas interesants, kāds komentārs no saimniekiem, ko mēs šeit varam pacelt vēl? Viens no noteikti bija, ja tā drīkst teikt, rapša šķirņu skaistuma konkurss, kur katrs lauksaimnieks varēja izvēlēties, tā teikt, to Invigor rapša šķirni, kas viņam patika visvairāk. Tātad, protams... Mums bija balsojums skneģīšiem, vai ne? Precīzi, jā. Tā kā arī rezultāti ir apkopoti, zināms uzvarētājs, bet to vēl pagaidīsim. Jā, par Invigor šķirnēm arī no lauksaimniekiem. Diskutēt ar lauksaimniekiem, izvēloties to savu šķirnis. Es tiešām saprotu, šķirne tas tomēr ir tāds arī emocionāls lēmums, tev viņai ir jāpatīk, un, teiksim, tu viņas iesējas, tas ir tas, ko tu audzēsi tajā laukā. Un diskutējot ar lauksaimniekiem, tas, kas, teiksim, šie argumenti, kas arī mani pašu pārliecina par Invigor šķirnēm, tad augstā ziemcietība. Invigor šķirnes tiek testētas gan Zviedrijā, gan Igaunijā uz salu izturību. Un kas mani ļoti pārliecina, ja kāda no šķirnēm testēšanas laikā neiztur
šīs 7 balles vismaz nesasniedz 10 baļu sistēmā. Ja ziemcietība ir zem 7, mēs pat nepiedāvājam tādu šķirni. Viņa tiek kancelēta, viss, mēs skatāmies ziemcietību. Un tad līdz ar to mēs varam runāt arī par augstām ražām. Tātad labāka ziemcietība, vienmērīgāki augi. Un es domāju, tās ir tās īpašības, kas raksturo InVigor šķirnes. Tev pašam ir kāds savs skaistuma konkursu tops? Skaistuma konkursā man, ja tā drīkst teikt, mani piesaista tātad 20, 40, 20, 50 jaunās šķirnes, kas nāk jaunāka selekcija. Es teiktu, jā, tās varētu būt viens no. Man arī ir vēl tev jautājums par skaistumu konkursu, tad, kā mēs zinām, kad mēs mīlam skatīties ar acīm, tad kāds ir tās zemnieku vēlmes, uz ko viņi vairāk skatās uz tām garajām kuplajām, garajām slaidajām, īsajām kuplajām, vai kas ir tie favorīti, uz ko viņi skatās? Pagaidām protams, tas šķirnes izskats, visi meklē lielu ražana auguma šķirni. Bet tas īstenībā, ko mēs arī esam mūsu izmēģinājumos redzējuši, salīdzinoši īsāka auguma šķirnes, kompaktākas, bet ar lielu šo ražojošo daļu, lielu pāksteņu daļu, kā piemēram Čīta un no Clearfieldiem 2066. Ražas datos nekur neatpaliek, viņas ir arī no rekordistiem. Gaumas jautājums. Jā, laikam tā jāsaka. Bet man liekas, ka jūsu portfelī, kas arī izstaigātos laukus, ir tomēr piedāvājums, un tas ir tas jūsu portfeļa spēks, kad piedāvājums jebkurai gaumai, kad ir ko izvēlēties un datiem balstīties. Šķirņu elastība un piemērotība, jo Latvija, lai arī maza valsts, bet ir ļoti liela, reģioni mainās situācija, un līdz ar to katrai saimniecībai mēs varam atrast to piemērotāko InVigor šķirni. Jā, šis bija ļoti interesants jautājums. Vēl kas varbūt? Jā, otrs jautājums, ko no lauksaimniekiem bieži dzirdām, kas ir ar Luksimo, kad būs Luksimo, tad īsumā ieskicēt šo atbildi. Kviešu skaistuma konkursu mums tagad aiziet, ne? Jā, šeit jau runājam par kviešiem, runājam par Luksimo, tā tad ir darbīgā viela, kas ļoti labi kontrolēs viendīglapju nezāles. Mēs BASFā esam ieguldījuši milzīgu darbu, lai pēc iespējas ātrāk šo produktu reģistrētu, lai tas būtu pieejams Latvijas lauksaimniekiem. Uz doto brīdi tas vēl nav reģistrēts. Tas, kas ir zināms, ka produkts, kas saturēs Luksimo, kad to reģistrēs, tas būs atļauts tikai uz spēc atļaujām. Līdz ar to tas, ko lauksaimnieki var patreiz darīt savam augu aizsardzības līdzekļu izplatītājam vai arī mums, piemēram, sniegt informāciju par tātad saimniecība un šī platība, kādā platībā būs nepieciešams Luksimo. Un tas tad būs mūsu spēcīgais ierocis pret peļestīšu lapsasti un airanēm. Pēc laukdienas, kolēģi, atcerieties, mēs sanācām kopā un paši sev tādu kopsavilkumu uztaisījām, ka mēs esam kā profesionāļi un eksperti savā nozarē parādījuši labāko, kas mums šobrīd ir pieejams. Esam snieguši vērtīgākos viedokļus, kuram teorētiski to visu ņemot vērā, ir jābūt tam maksimālajām ražām, tam labajam potenciālam. Ja mēs, protams, uzliekam lietusargu laikapstākļiem vai atveram leduskapi un piegriežam siltumu, taču mēs zinām, ka tā dzīvē nenotiek, un varbūt tāds retoriski atvērts jautājums jums, vai izdarot visu maksimāli, ņemot vērā mūsu ieteikumus, vai var iegūt tās labākās ražas? Daiga, kāds tev viedoklis? Ja mēs skatāmies no mēslošanas viedokļa, tad man patīk teikt tādu teikumu, kad izdarot visu, mēs varam panākt, bet varam arī nepanākt, jo ir daudz ārējās vidas faktoru, un ne tikai ārējās vidas, bet pašu darbības, kas ietekmē to, vai mēs iegūsim maksimālo ražu. Un tas augstākā raža nevienmēr nozīmē ekonomiskākā raža. Un bieži vien mēs arī pastoties uz mēslošanas programmām, liekas, es it kā ieliku tik daudz un mēsloju arī atbilstoši, it kā pat vēl vairāk nekā varbūt būtu gribējies, un ar domu tādu, ka iegūšu vēl vairāk, bet ir augi var dot tikai tik daudz, cik viņi var iedot, un arī atbilstoši tam, kādi ir, tieši tā arī jāsaka vēlreiz ārējās vidas faktori, jo laikapstākļi tie, kas mums ļoti, ļoti ietekmē lauksaimniecībā, un es pat nebaidīšos teikt, ka vairāk kā 30% pat varētu pat būt tas, kas ir reāli daba, kas ietekmē mūs, un mēs esam tie, kas mums ir jāapskatās, jāvēro un atbilstoši jārīkojas. Jā, tieši tā. Man liekas, ka tas atslēgas vārds šī visā kontekstā ir visu.
Jo nav jāizdara viss, bet jāizdara tikai tas, kas ir nepieciešams uz lauka un tieši šogad un šajos apstākļos, lai mēs dabūtu to izdevumu ieņēmumu šķēru, lai mēs sasniegtu optimāli ekonomiski pamatotu ražu šim gadam. Un to var panākt tikai kontrolējot to, kas notiek uz laukiem, skatoties līdz, kā attīstās augi, jau sākot varbūt no rudens šobrīd, varbūt ir jāiet, kā Uģis teica, jāskatās jau nezāles uz lauka, ko darīt, kādas tur vispār ir, plānot tos pašus mēslošanas līdzekļus un vēlāk kontrolēt augus un skatīties, kā viņi attīstās un pieņemt šo te lēmumu atbilstoši. Jo nevienmēr izdarot visu, mēs dabūsim šo maksimālo ražu pirmkārt, otrkārt tiekties uz maksimālo ražu, viņa reizē mums var ļoti, ļoti dārgi izmaksāt. Un tas ir tas, ka nevienmēr mums paliek peļņa, bet ir jādomā, kā nopelnīt, kā ekonomiskāk, efektīvāk strādāt, kā darboties uz lauka, lai vairāk paliktu mums šī te nauda lauksaimniekam, un tad arī attiecīgi visas nozares labāk attīstītos. Un es nebaidīšos iekomentēt vēl Ilonu ar to, ka nevajag arī baidīties kādu reizi, kad ja ir tā intuīcija, ka nevajag šoreiz to uzlikt, nekas nenotiks, kad jums jau ir iepirkts un noliktavā stāv, atlieciet to uz nākamo gadu, un, vai arī pastieties, sadaliet riskus un pastieties kādu citu lauku, jo arī mēs zinām saimniecībā, kā tādā lauki var izskatīties ļoti dažādi, un varbūt palieliniet to pašu ārpussakļu mēslojumu vai slāpekļu mēslojumu, konkrētam laukam iedodiet vairāk un kādam citam mazāk, jo tā situācija uz saimniecībā kopumā var būt dažāda. Un saimniecība no saimniecības ļoti var atšķirties, līdz ar to skatieties vairāk, kas notiek jūsu saimniecībās, nekā tas būtu aicinājums. Un neņemt tādus vispārīgus pieņēmumus, ka tagad daram tikai tā un ne citādāk. Ļoti dažādas situācijas var būt. Konsultējieties ar savu agronomu. Jā, es noteikti piekrītu Daigai un Ilonai. Rekordu uzstādīšana var izmaksāt dārgi. Vai tas mums patreiz ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga peļņa. Jā. Līdz ar to izvērtēt ieguldījumus, lai tie ir pārdomāti, atbilstoši, un lai, teiksim, nav šis otrs grāvis, kā Ilona teica, ka ir jādzēš ugunsgrēks, jo tas tad būs krietni dārgāk. Paldies par jūsu ļoti praktiskajiem viedokļiem. Es domāju, tie ir labi ceļvārdi nākamajai sezonai saimniekiem. Varbūt tad viens pēdējais ceļvārds no katras kompānijas. Ilona, ar ko? Tuvojoties ražas ievākšanas laikam un sākoties nākošai sezonai, kas notiek Latvijā vienlaicīgi, var teikt, es gribu aicināt lauksaimniekus mieru, tikai mieru. Zinu, ka to ir grūti saglabāt, bet jo mierīgāk mēs un izvērtētāk mēs spēsim pieņemt savus lēmumus, jo labāki tie būs, jo viss, kas tiek pieņemts steigā un panikā, var radīt nevēlamas sekas patiesībā. Jā, situācija nav vienkārša šobrīd, viss ir diezgan interesanti, bet gribu aicināt mieru, tikai mieru, mīļie lauksaimnieki. Daiga? Jā, man liekas, ka šo diskusiju vispār apkopojot, man beigās būs pat 2 ieteikumi. Viens ir tas par to ugunsdzēšanu, tad ugunsgrēka dzēšanu, tas ir to, ko papildinot Uģi, kad nevienmēr ir labi dzēst, un to mēs ļoti labi redzam augu mēslošanā un arī augu aizsardzībā, kad mēs nedrīkstam ielaist, un tiklīdz mēs redzam arī slimības, viņām ir kaut kāda robeža, līdz kurai tas vēl ir optimāli un neietekmēs ražu, bet ir jārīkojas, un mēs nedrīkstam pārāk iekavēt. Un otrs ieteikums ir atrodiet sev ļoti uzticamu partneri, kas patiešām uzklausīs jūsu vajadzības un nemēģinās ieteikt tikai ieteikšanas pēc, bet ieklausīsies jūsos. Un man liekas, ka mēs šeit esam tieši tādi, kas mēs te esam satikušies. Jā, tas noteikti, ko no basu puses novēlētu, izdosies kulšana, lai ir augstas ražas, ir kvalitatīvas ražas, bet vēl kamēr varbūt šī kulšana nav sākusies, izmantot šo, ja tā var teikt, logu, kad ir nedaudz brīvāks, un tiešām caurskatīt audzēšanas izmaksas, visus posteņus, saprast, kur var ietaupīt, vai arī tad, ko izdarīt efektīvāk, lai šajos
izaicinošajos apstākļos mēs varam tiešām strādāt ar peļņu. Un runājot par izmaksu samazināšanu, vēlos iepazīstināt ar BASF piedāvājumu lauksaimniekiem, tātad izvēloties gan BASF Invigo šķirnes, gan BASF herbicīdus rapsim, krietni būs iespēja samazināt izmaksas uz hektāru. Labi zināt. Tātad, mīļie lauksaimnieki, paldies, ka skatījāties. Novēram jums ko? Mieru, pārdomātus lēmumus, nesteidzīgus, negaidām ugunsgrēku, rīkojamies laicīgi, saulēcīgi, ejam uz lauku, skatāmies nezāles, atrodam uzticamu partneri, ar ko parunāties ikdienā un nopietnu lēmumu pieņemšanā, un tiekamies pavisam drīz uz lauku.